Katru gadu valsts ieņēmumu dienests iekasē nepilnus 4 miljārdus latu nodokļos. Tikai pateicoties šiem līdzekļiem, Latvija spēja finansēt izglītību, veselības aprūpi un citas valstī uzticētās jomas. Tieši valsts ieņēmumu dienests atbild, lai valsts budžetā nauda nonāktu laikus un plānotajā apjomā. Šobrīd vides struktūra vienības darbojas 14 dažādās ēkās visā Rīgā. Tas prasa ne tikai milzīgus finanšu līdzekļus, bet nenodrošina arī operatīvo informācijas plūsmu valsts ieņēmumu dienesta struktūra vienībās, būtiski kavējot gan darbinieku, gan arī klientu laiku. Tāpat daudzus namus valsts ieņēmumu dienests nomā, un daudziem no tiem ir vajadzīgs kapitāla remonts. Tāpēc tika pieņemts lēmums celt jaunu, vienotu valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksu. Tas ļautu nevien optimizēt un centralizēt dienesta darbību, bet arī uzlabotu nodokļu iekasēšanu valstī. Jaunais valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku komplekss atradīsies Rīgā Talejas ielā 1. Tā kopējā platība būs 40,000 kvadrātmetru, un uz to pārcelsies vairāk nekā 2,000 darbinieku no visām Rīgas valsts ieņēmumu dienesta nodaļām. Ir padomāts arī par to, lai nokļūšana līdz valsts ieņēmumu dienesta ēkai būtu ērta un vienkārša. Tās apkārtnē ir gan tramvaja un autobusu pieturas, gan to būs viegli sasniegt ar automašīnu vai velosipēdu. Pie jaunās valsts ieņēmumu dienesta ēkas ir paredzēts arī plašs un funkcionāls stāvlaukums gan automobīļiem, gan divriteņiem. Lielas un pozitīvas pārmaiņas skars klientu servisu. Turpmāk visas valsts ieņēmumu dienesta struktūra vienības atradīsies vienā vietā un darbosies kā vienots organisms. Visi vidu pakalpojumi būs pieejami vienu vietu. Tiks modernizēta un uzlabota klientu apkalpošana, kā arī būtiski samazināsies birokrātija. Turpmāk valsts ieņēmumu dienesta darbība notiks atvērta tipa birojā, kas ļaus darbiniekiem strādāt operatīvāk un koordinētāk. Valsts ieņēmumu dienesta jauno kompleksu ir plānots būvēt atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem un energoefektivitātes standartiem, iekļaujot tajā dažādus inovatīvus, energoefektīvus risinājumus. Uzceļot jauno valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksu, ieguvēji būs visi. Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki iegūs ērtu, modernu un labi iekārtotu darba vietu. Savukārt klienti vienotu pakalpojumu pieejamību un ātrāku, kvalitatīvāku servisu. Apkārtnes iedzīvotāji varēs baudīt sakārtotu vidi un attīstītu infrastruktūru, bet valsts panāks galveno, spēs nodrošināt kvalitatīvu izglītību, veselības aprūpi, sabiedrisko kārtību, lai taisnīgi saimniekojot, palīdzētu ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Vairāk informācijas www.bce.lv